Tā izskatās PayPal, ka tu viņu atver vaļā un beidzot esi ielagojies. Kā pievienot kredītkarti, ar kuru viss notiksies, visi tavu pirkumi, un no PayPal pārskaitīs visu naudu, kas tev ir uz tavu kontu. Tātad viss notiek tā. Add or edit kredītkārti. Man kārti jau pievienoja, bet reālitātē tas piedāda kārdu. Un izvēlēs savu kartu un ierakst visus nepieciešamos datus, kas tur ir vajadzīgi. Tur kartes numurs, datumi un tie 3 cipari, kas ir aiz kartes. Tā tālāk, ka tas ir izdarīts, atnāk e-mails, jā, labdien, mēs esam konstatējuši, ka tu esi pieregistrējis savu kredītkarti, bet mēs vēlamies pārbaudīt, ka viņi tiešām pieder tev. Tāpēc mēs noņemsim no tavas kartes minimālu summiņu, tur tajā atskaitē, tavā bankas kontā vai internetbankā vai aiziet uz banku pajautājot, būs 4 cipari, un tie 4 cipari ir jāievada iekšā, lai apstiprinātu, ka tā karte tiešām pieder tev, lai mēs būtu droši, ka tā nav kāda sveša karte. Kur var tos 4 ciparus ievadīt? Tu uzspied uz profilu, atkal uz to karti. Un šitien te būs tāds, kad apstiprināt kartu, uzspiežot apstiprināt karti, ievad 4 kodus, un tad tu arī viņu apstiprinās. Un tev būs viss durvis vaļā sākt. Pirkt referāļus, pārdot, pirkt eBayā caur PayPal, vienalga darīt, ko tu gribi, bet tavu karti ir savienot kopā PayPal. Tad, kad tev PayPalā ieskaitās kaut kāda summa, kādu viņu dabū ārā, tu uzspied uz withdrawal, un tad ir withdraw funds to your card. Jāmaksā ir 2 eiriki par to. Ievad savu summu, kādu tu gribi, uz kādu karti, continue, un tad viņš tev beigās aizsūtīs visu tā kā vajag un dabūs savu naudu ārā. Protams, to summu, ko viņš tev noskaitīja no kartes, kur viņi parādās manā kontā PayPalā, man noskaitīja 1,50 eiro, lai pārbaudītu tiešām, ka tā konts pieder man, un tas ir arī viss svarīgākais, kas jāzina par PayPal.